Reizi gadā Ziemassvētku vecītim tiek sūtītas vēlējumu vēstules. Tad mums tāds Ziemassvētku vecītis ir Mārtiņš. Un kas pats interesantākais, viņam vēstules var sūtīt visu cauru gadu, un vēlmes piepildās neatkarīgi no tā, vai esi labi vai slikti uzvedies. Pavisam noteikti Mārtiņš ir maratonists, un viņam ir daudz tās īpašības, kas ir ļoti vērtīgas, kas ir pozitīvisms, kas ir lojalitāte, darba mīlestība, tiešām tā pašaizliecība. Tu vienmēr zini, ka tu esi to maratonistu. Tu vienmēr viņu var paļauties. Es nepazīstu vairāk nevienu tādu, kas ir tik izpalīdzīgs. Ka es meklēju muižā visus stādus, augus, es braucu uz stādu audzētavu. Darbdiena, protams, sen ir beigusies. Viņš brauc pakaļ un te tumsiņā krāmē ārā augus. Labas! Krāviņu gaidījāt! Protams, ka maratonam ir tā situācija, ka viņi arī lūst. Tas lūziens viņam bija pagājušajā gadā, bet man ir milzīgs gandarījums, ka viņam izdevās piecelties. Un es esmu pārliecināts, ka līdz ar to, protams, ka viņš iziet stiprāks un viņš ir izgājis. Tad tālāk viņš turpina to distanci un viņš turpina to ceļu jau vispār ar citu kvalitāti. Kurš stiprāks? Kurbats vai Lāčplēsis? Protams, ka kurbats. Visi vienā busiņā, braucām no tā paša labprēd. Piestājām vienā benzīna tankā, izkāpj ārā, aiziet uz tualeti, atnāk apakaļ, niež brauc. Un tad pēc kaut kāda brīža manējais draugs, kas gulēja Mārtiņam blakus, viņš jūt, kaut kas trūkst. Un viņš pieceļās un rausta tās durvis, kur Mārtiņš? Un reāli, mēs viņu aizmirstām Polijā, benzīna tankā, naktī, čībās, šortos, bez telefona un bez mazai apenēs. Visiem bija skaidrs, ka viņš nebūs apvainojies. Visi pārņirgušies. Mārtiņš jau ir iepazinies ar tālbraucējiem šoferīšiem, jau pa 50-niekam paņēmuši, iepazinies ar vienu latviešu meiteni. Viņai messengerī ir atradis mūsu kontakts un nosūtījis mums ziņas. Labdien! Es atvainojos. Jūs esat aizmirsuši brāli Polijas benzīna tankā. Un ja viņš ir devies pelnītā atvaļinājumā, mēs vienmēr esam lietas kursā, kas notiek festivālā. Anģa, sačinīs tās puses, sačinīs, kā mīļīgīs sačinīs. Ballīta bišķi. Šīten ir ballīta. Es atceros, ka bērni vēl maziņi dzima, tad tā bija problēma, jo mājās laika mūzika bija uz maha. Var redzēt, ka viņš ļoti mīl savus meitenes, un viņas tādas pretstatā Mārtiņam ir tādas nosvērtas, mierīgas. Mārtiņš spridzeklis ir, ja? Harisma ir īpašība, kas vislabāk raksturo tēti. Viņam ir ļoti pozitīva enerģija, un viņš spēj ikvienu iepriecināt jebkurā dienas laikā. Mums ir sajūta, ka tētis māk pilnībā jebko, un ja viņš nemāk, tad viņš notēlos, ka prot, vai arī iemācīsies visu nepieciešamo zibens ātrumā. Kurš ir Lantes muižā galvenais boss? Šaubu nav, es zinu. Viņam ir 4 kājas, un viņš tāds omulīgs, ļoti draudzīgs barons. Mārtiņš ir tas, kas rūpējās par mūsu muižas galveno iemītnieku, mūsu bosu baronu. Kas tev notikās? Ko? Izbrauca sniegmats. Patīk? Normāli. Mārtiņ, tādi cilvēki tā kā tu vienkārši pietrūkst. Pietrūkst un viss. Un Mārtiņ, ja man būtu lielāka lūsta teikt, es visu ēteru norunātu par tevi. Tā kā īsi un lakoniski, Mārtiņ, tu esi bo. Mēs tev nevienam neatdosim. Novēlam tētim saglabāt vēlmi augt un attīstīties un saglabāt šo savu Cīru un Mārtiņu odziņu, kas nepiemīt nevienam citam. Turpināt tiešām to distanci un tagad jau uz tās pieredzes rēķina jau tiešām arī izbaudīt to distanci. Izbaudīt to distanci kopā ar kolēģiem, ar to procesu un ar tiem kopējiem mērķiem, kur mēs ejam. Viņš ir milzīgi svarīgs posms tajā sistēmā. Un dēļ tādiem cilvēkiem ir jēga vispār strādāt un ko darīt.